Opa! Nu ko, esat sveicināti. Šis būs tāds vienkāršs video, kur tad es gribu pastāstīt par to, kur tad šis kanāls šobrīd atrodas un kāda tad mums ir nākotnes plāni, jeb vienkārši kanāla updates. Kā redzat, nekā fancy mums šodien nav. Nav tu nekāds baigākais setups, nebūs baigākie editi, jo fonā mums vēl joprojām ir vakardienas face-off sērija. Es vienkārši gribēju apsēsties un jums pastāstīt, jeb iedot kaut kādu update par to, kas notiek ar mums, jo man liekas pēdējo reizi mēs par šo kanālu, jeb iedevām update, kas notiek, bija reāli pirms 1 gada. Vesels gads jau ir pagājis, kopš mēs esam šeit. Tas ir vienkārši wow! Jo es vēl joprojām atceros to, ka mēs martā sēdējām otrajā telpā un es Kristapam teicu, Zigāji, Kristap, es piedalīšos tikai 3 mēnešus šitajā visā projektā, es tev palīdzēšu, jā, nav nekāds problēmas, un tad es būšu off, cīnies un dari. Bet gadu vēlāk, vēl joprojām esmu šeit, un te mēs esam. Un šajā laika periodā ir notikuši tik daudz interesantas lietas, kā arī, protams, neiztiksim bez drāmām. Un man liekas, mēs esam izveidojuši vairāk nekā 110 video, kuriem ir apmēram jau tuvu pie 300 vai jau pat pār 300 000 skatījumiem. Un, protams, ir jāpiemina tas, ka esam zaudējuši 5000 subscribers, bet tā vietā esam ieguvuši 2000 subscribers. Tā kā pa solītim. Uzreiz visi nevar būt uzvarētāji. Bet es domāju, par statiem mēs parunāsim kādu citu dienu, jo šodien es gribu jums paziņot to, ka no šīs nedēļas sākuma 2 centi arī ir pieejami Skaties LV jeb TV Playā. Tas nozīmē to, ka mūsu skaistās sejas rotās gan Skaties LV pirmajā lapā, kāds bija vakar un šodien, jeb tad, kad es uzfilmēju šo te video, kā arī TV Play zem sadaļas šovi un raidījumi, tur būs kanāls 2 centi. Un ko tas nozīmē jums un vai šeit kaut kas mainīsies? Un atbildi ļoti vienkārši. YouTube vēl joprojām būs mūsu galvenā platforma, kur tad mēs veidosim video. Un jā, mums vēl joprojām ir pilna kontrola par to saturu, ko mēs veidojam un ko mēs publicējam. Tas nozīmē to, ka būs gan Kristapa video, gan mani video vēl joprojām būs, gan redzēsiet Igoriņu, jūs mīļo Igoriņu, kā arī Kaspars turpina darboties šajā kanālā. Būs gan vlogi, būs viss. Pa lielam šis tikai mūs motivē uztaisīt mūsu video vēl informatīvāks, vēl izklaidējošāks, jo varbūt gan jau esat pamanījuši, ka kameras priekšā jūs varbūt pēdējā laikā mani tik bieži neredzat, bet tas ir tāpēc, ka es gribu palīdzēt pārējiem, tātad gan Kasparam, Kristapam un kam, attīstīt kaut kādu saturu, lai būtu dažādība. Jo beigās tomēr es vēlos to, lai pie mums saturs būtu plašs, lai neiet vienkārši viena lieta visu laiku uz riņķi, līdz tas paliek garlaicīgi un mēs neattīstamies un plak. Tad arī Kristaps ir sakoordinējies uzfilmēt kaut ko jaunu, tā kā pie mums viss turpinās. Tāpēc gribu pateikt paldies, ka jūs skatāties mūs. Paldies tiem, kas atstāja apakšā kaut kādus komentārus. Paldies tiem, kas liek īkšķi vai nu uz augšu, vai nu uz leju, jo tas viss ir feedbacks no jums mums, un tas palīdz mums labāk saprast, kā attīstīt šo te kanālu un nestāvēt uz vietas. Jo beigās šis ir kļūst nežēlīgi dārgs hobijs, un katru dienu ir jāmācās, un vēlreiz jāmācās. Jaunu saturu no mums droši var gaidīt, tāpēc, ka idejas jaunam saturam mums ir, formāti jaunas idejas tur mums arī ir. Vienīgā problēma, protams, kad laika maz un kad ir īstenībā jāstrādā reāls darbs. Kurš to būtu domājis? Tāpēc es jums lūkšu pacietību un cerēsim, ka Rikārds tehniķis beidzot atrasinās visas mūsu tehniskās problēmas šeit, tā lai mēs varam raitāk, foršāk veidot visādas video. Un pašās beigās es tomēr gribu ielikt vienu plāgu, kas ir par Hypertown, kas norisināsies no 1. līdz 2. jūnijam Rīgā Ķīpselā. Lielākais urbānās kultūras festivāls, vai arī viens no lielākajiem urbānās kultūras festivāls. Tāpēc, ja jūs gribat iet šo festivālu, satikt mani, satikt Kristapu, cerēsim arī, ka Kasparu, Igoru, Andi, es mēģināšu visu tur dabūt, norganizēt. Tā kā, ja tev interesē gamings, tehnoloģijas un pat kaut kādā dīvainā veidā tu gribi satikt mūs, viss par Hypertown ir apakšā aprakstā, un atceries 15% atlaidi ar kodu lielais H, lielais T, 2 centi. Un beigās es teikšu to, ko es vienmēr saku,
paldies par tavu pacietību, ka noskatījies visu šo video. Tad jau tiksimies nākamajā reizē. Paldies! Do